Thank you. Wow. Thank you, bro. Enjoy. Amazing. Baboy. Nu, ko es dodos savā pēdējā satura dienā. Un tikko sāk līt, es esmu salas tālākajā galā. Tālāk nevar aiziet vienkārši. Un tā tas līdzināt lietas. Un izskatās tieši tik daudz sološi turpināt līt. Tā kā... Pārprats. Man gribas vienkārši paraudāt. Šī ir pēdējā reize, kas kādam stāsta, pirms dodos. Tad jā, pēdējais check-ups no pēdējās satura dienas. Laiks lietas mazliet par mani apžēlojās. Bet tā realitāte ir tāda, ka tik ļoti centies neatstāt neko uz pēdējo brīdi, ka, protams, dzīve notiek un viss atstāties uz pēdējo brīdi. Tiek darīts vēl pašā pēdējā dienā, jo man bija atstāta vismaz viena plānota satura diena atlikušajā nedēļā. Un notika dzīve un man nosita temperatūra. Vienkārši brutāli. Veselu dienu nakti neizgāju vispār no savas istabiņas. Un, jā, diemžēl viss šī atlikusī nedēļa pagāja. Mēģinot atvesļoties un tikt atpakaļ uz spēkām. Tā kā, diemžēl arī tā dzīvē notiek. Tās ir tās neparedzamās lietas, un tieši tāpēc nekad neko neatstājiet uz pēdējo nedēļu, uz pēdējo brīdi. Jo tas arī var nebūt. Tev var arī vairs nesanākt. Un jā, pat cik es tomēr biju sarunājusi savas sadarbības, es biju apsolījusi. Tad es šodien par spīti tam, ka tāpat nav līdz galam enerģija un labi nejūtos, piepabeigt mazliet, savilkt vismaz dažas astītes un samierināties ar to, ka ir lietas, kas paliks neizpildītas. Tā kā, diemžēl. Bet galu galā galvenais ir veselība. Nekad, Dievs. Nabaga statīvs. Nu jā, nekad nejauciet, nemaisiet darbu ar veselību. To es vienmēr esmu teikusi un ir uzkāpts uz pietiekami daudz grābekļiem, lai saprastu to, ka veselība ir pirmajā vietā un ja nevar, tad nevar, sevi nav jāspiež, jālauž, tā tikai var iebraukt vēl lielākā mīnusā. Jā. Šodien es izvēlējos tomēr iziet mazliet ārā, jo man vēl ir šis brīdis un pēdējā diena, un es nenosēdāt istabā neko nedarot. Bet tagad es pāris stundiņās vienā sadarīju to, ko es varu, un varu atpūsties visu atlikušo dienu. Tā kā vēlēt mums veiksmi nonākt mierīgi mājās, un galvenais, lai izdodas salikt visu saturu, un lai visi ir apmierināti un priecīgi.